Tā. Es tomēr pieslēgšu austiņus. Mani var dzirdēt? Ja? Iepriekš bija labāk, Arita. Tas kaut kādā mucā tagad. Tagad tiešām tā kā mucā. Tagad var dzirdēt? Tagad Jā. labi. Super. Prieks visus redzēt. Šodien tik kuplā skaitā mani sauc Arita. Es esmu Coral Club Latvija ofisa pārstāve. Un šodien mēs esam, es domāju, ka jūs zināt, kāpēc mēs esam šeit pulcējušies mūsu jauno rangu, kuras mūsu kluba biedri, jūsu partneri sasnieguši jaunas tā kā pakāpes savā amata sākumā, ja, un tas ir tiešām ļoti apsveicami, ka mēs paliekam ar katru reizi arvien vairāk, un tad šodien mēs sākam ar mūsu direktoriem. Tā, tūlīt tās parādīšu, pagaidiet, man te kaut kas neiet kā vienmēr, kā gribētos tā. Vai var redzēt ekrānu? Var redzēt, ja? Var, jā. Super, tad mēs šodien sākam ar mūsu jauno direktoru. Tā ir Rudīta Putniņa no Ogres. Augstāk stāvošais meistars ir Elīna Bulīga. Tāpēc prasīšu Elīnu pāris faktos par savu partneri izstāstīt. Un tad noteikti Rudīta arī izstāstīs, kā ir izdevies sasniegt pirmos panākumus un tik svarīgos. Čau visiem, mani sauc Elīna Bulīga. Teikšu tā, tagad tie cilvēki paliek vairāk un vairāk, tu jau saproti, ka tu jau savus cilvēkus vairs īsti nepazīsti. Tāpēc es gribētu iedot vārdiņu Jolantai Kurpniecei, tomēr pāris vārdus par Rudīti, jo tas ir viņas tiešais mentors. Jolanta, mēs tevi nedzirdam. Es redzēju, ka tu esi. Tagad dzirdam. Jā, gribētu apsveikt savu jauno direktoriņu otro. Tā ir Rudīte, arī mana kaimiņiene. Rudīte ir ļoti, ļoti enerģiska, ļoti forša sieviete. 60 gados viņa iet un spridzina. Viņai noiet kilometrus daudz ir tur nospļauties, zāli nopļaut ar rokas pļāvēju arī nospļauties, viņa tiešām ir ļoti, ļoti enerģiska, viņa visu, ko dzird, viņa visu ņem, rūpējās par savu veselību, par savējiem, došu vārdu arī viņai, viņa tiešām ir ļoti, ļoti foršs cilvēks un ļoti enerģiska sieviete. Rudīt, tu vari pieslēgties, vari pateikt kādus vārdus? Es redzēju, ka Rudīte bija, gaidām. Rudīte, mēs jūs nedzirdam mikrofonu. Tā, Rudīte, piespiežam tā kā uz ekrānu un apakšā parādās podziņas, kur var ieslēgt video un mikrofonu. Apakšā. Nesanāk man. Ir dzirdam tevi. Ir dzirdam. Es pirmo reizi šitādā čatiņā tā teikt jāsaka, ja? Varbūt jūs varat arī kameru ieslēgt, lai mēs teiksim tā redzētu. Nē, šodien es tur labāk ar brillēm izskatos ar tām. Nē, man diezgan vienkārši tos punktus bija savākt, jo mēs divatā ar vīru sākām, ja? Visu to programmu, un tad jau tās pakas, ka divatā pērk, tad jau ātri vien tos punktus savācām. Vispār es esmu apmierināta. Man jau redz draudēja sirds asinsvadi, sirds šuntēšana. Šobrīd es esmu to tā attālinājusi. Vēl joprojām te Jolantas un Elīnas ieteikumus izpildu. Tā kā, vispār man patīk šī grupiņa. Cilvēki ir pozitīvi un visi forši. Tā apmēram. Super, Rudīte, mēs tiešām te esam visi pozitīvi, tā kā liela tāda ģimene, ja, viens otru atbalstoši, tāpēc noteikti atbalsts jums tiks sniegs arī no jūsu mentoriem, tāpēc noteikti jauni panākumi neliks par sevi gaidīt.
Jā, un es arī no paldies, sirds paldies. apsveicu. Tiešām man ir tāds prieks, ka nāk tik kolosāli cilvēki un visu dzird un visu lasa, visam seko līdzi, uzdod jautājumus. Jo tikai tie, kas ir iesaistījušies, tiešām lasa, pēta, iedziļinās, tikai tiem arī ir vislabākie rezultāti. Tā kā tiešām paldies! Paldies jums! Super. Tiksimies noteikti reizi vien. Un tad mēs ejam tālāk. Mūsu nākamais. Nākamais direktors ir no Jēkabpils, tā ir Irēna Rēķe. Un Elīna noteikti pateiks, stādīs priekšā savu jauno partneri. Jā, čau. Tātad ar Irēnu mēs esam jau tikušās vienā no mūsu veselības skoliņām. Man bija tas prieks personiski iepazīties. Un, ko es varu pateikt, tā kā mēs iepazināmies un jau kopā pastrādājām, mums jau notika meistarklase. Cilvēks nebaidās no izaicinājumiem. Ja jāfilmē storija, tad jāfilmē storija. Ja jāliek Facebookā, tad čiks un ir Facebookā. Bez vārda runas viss vienkārši notiek, lai gan reāli man bija sajūta, ka mēs pirmo reizi vispār kaut ko tādu darām. Ja? Tā kā cepuri nos par uzdrošināšanos, par uzņemšanos, par nebaidīšanos, jo izaugsme sākas tur, kur ir mūsu bailes. Un tad, kad mēs kāpjam iekšā savās bailēs, tad arī notiek šī straujā izaugsme. Tā kā tiešām ļoti liels prieks par tādiem apņēmīgiem cilvēkiem. Varbūt šeit mums ir augstāk stāvošais mentors Ināra, kas pāris vārdiņus apsveikumu, un tad vārds arī Irēnai. Neredzēju, man liekas. Jā, Ināriņa ir darbā, iespējams, ka viņa nevar pieslēgties. Nu, katrā ziņā no visiem mums, no Ivetiņas, no Ināriņas, no visas augstāk stāvošās līnijas, sirsnīgs sveiciens, bučas un super, ka esam komandā. Vai mums ir arī Zane, Irēna? Nē, Zanes nav. Zanīta nebūs. Labi, Viņa dēliņu uz treniņu, bet uz orientēšanas, uz mežu, tā kā viņa nevarēja izlaist to treniņu. Vai nu man bija jāvet, vai nu viņai. Tā kā viņa teica, nē, mamma, šoreiz tu manā vietā arī. Tā kā. Labi, Irēni, vārds tev, kā tev izdevās to statusu dabūt? Nu, kā man izdevās, jā. Nu, vispirms es jau ieraudzīju Ināriņu Facebookā. Es biju šokā, es viņu nepazinu. Un pēc tam es jau sāku domāt, nē, vajag man ar kaut ko, bet arī man pirmā jau sāka Zane, mana meita ar to. Nu, es taču arī nevaru atpalikt. Un tad Ināriņa, mani arī Ināriņa tur konsultēja Zani, un viņa saka, ko tad tu mammu? Nē. Un es tikko par to biju nodomājusi, un zvana Ināriņa. Man zvana, viņa saka, sveiki, mēs nebijām, es nezinu, kādus 10 gadus abas tikušās. Nu, un tā mēs satikāmies. Nu, un tad es vispār, kā saka, vairāk par savu veselību stājos iekšā, lai es savu veselību atgūtu. Kaut jau, es pārāk nevaru sūdzēties. Man ir tas asinsspiediens augstais, un man arī atklāja ādas vēzi. Bet tā kā, jā. Bet tā kā man viņu tā saulaicīgi atklāja uz muguras to dzimumzīmi, tad man viņu arī saulaicīgi atklāja, laikam man tas bija otrdien, un nākošu otrdien es jau norganizēju uz operācijas galda sevi. Ļoti fiksi. Un tas bija tas ir tiešām labi, ka tas ļoti ātri, ka viņu man izgrieza un tā labi dziļi to visu paņēma, lai nekas tu nepaliek tur gadījumā. Nu, un tad gaidīju to rezultātu, bet, rezultāts bija, kāds viņš ir. Nu, un tad daktore zvanījās uz onkoloģisko, sprieda, vai, tur abas apsprieda, un pēc tam konstatēja to, ka nevajag ne ķīmiju, ne starošanu, neko. Ka tas ir tikko bija šī zemādiņas tas aizgājis. Tā kā es to visu saulēcīgi, bet ļoti, tagad arī eju uz pārbaudēm, un jāskatās arī. Un es visiem iesaku iet pie
ādas ārsta pārbaudīt reizi gadā dzimumzīmes. Es to ļoti iesaku. Es gāju, domāju, man kaut kāda tur viena cita bija, kuru es domāju, bet man atrada uz muguras to, ko nevajag atrast. Bet ļoti es. Un tā kā es visiem iesaku vienreiz gadā visiem iet un pārbaudīties, lai saulaicīgi to izdarītu. Un tāpat es tagad arī šitajā klubiņā iestājos, un esmu ļoti apmierināta ar to visu. Jo profilakse pasargā no organismas tur tā piesārņotības lieta. pēdējās pakāpes, un tas ir kā reiz profilaktiskais pasākums. Jā, Super. tāpēc vien. Nu, un asinsspiedienu, jā, vēl viņš man ir, nav tāds, ka vajag, bet, es jau arī, man viņš arī kādi 30 gadi ir. Tā kā es zāles arvien mazāk lietoju viņas. Tā kā, nevar atmest tā uzreiz, bet es esmu ļoti apmierināta. Un tāpēc es arī turpinu to darbu, cenšos arī citiem saviem pensionāriem to visu iestāstīt, ka ir vajadzīgs savu veselību. Super, ka tiešām paldies, ka dalieties ar tik privātām lietām noteikti, jā, ka mēs sekosim līdzi, tad arī daudz ko var novērst. Paldies jums, Koral klubam. Un maniem mentorīšiem liels paldies, kas atbalsta. Oi. Paldies, tad mēs ejam tālāk pie mūsu direktora Zanes, cik es saprotu, nav šodien kopā, bet mēs tāpat viņu sveicam arī, no ekrāniem, ar Sūtam bučiņas. Jā, tāpēc liels prieks arī par Zani, ka arī ģimenes locekļi atbalsta un iesaistās šajā visā procesā. Tad mēs ejam tālāk pie mūsu nākamā direktora. Tā ir Elita Tupavniece no Gulbenes. Augstāk stāvošais meistars ir Sanita. Sanitiņ, tu esi ar mums, lūkšu pāris vārdus par Elitu, stādīt priekšā. Jā, es šeit esmu. Sveiki visiem, es esmu Sanita Kozļakovska, un man ir tas milzīgais gods pieteikt Elitu. Diemžēl viņas mentorīte Jekaterīna nevarēja pieslēgties, bet es esmu dzirdējis tikai labus vārdus par Elitu. Es tiešām esmu dzirdējis to, ka Elita ļoti rūpējas par savu veselību, un tas ir vēl viens pierādījums tam, ka nekad nav pa vēlu sākt. Mēs varam sākt arī jau, kad liekas, kad ir pa vēlu, ja? Un viņai ir 58 gadi, un ar organismu attīrīšanu viņa ir panākusi sev -12 kg. Es nestāstīšu pārējos rezultātus, domāju, ka viņa pati pastāstīs, un Elita, pieslēdzies, vai tev ir ieslēgta skaņa, tā kā padalies lūdzu par sevi. Labdien visiem! Kā es nonācu Koraļu klubā? Pavisam nejauši un pavisam ne tāpēc, ka es gribēju kaut ko uzlabot un attīrīt. Es nonācu tādā sakarā, ka es gribēju atbrīvoties no liekā svara. Un par cik es biju iesākusi jau ar glikozes revolūciju, tad un es pamazām kaut ko meklēju, kaut ko lasīju, un tā es uzgāju Facebookā, atbrīvojies no liekā. Tādu virsrakstiņu, un man tā kā likās, un es uzspiedu, man interesēja tas. Un, protams, ka Sanita man tūlīt arī atbildēja. Sanita un vakarā kopā ar Kati, tā kā mēs pārspriedām to visu, un viņas man izstāstīja to koncepciju un iepazīstināja mani. Es nebiju pilnīgi nemaz neiz ar vienu ausi dzirdējusi par tādu Koraļu klubu līdz šim. Pilnīgi nemaz. Es pirmo reizi viņu izdzirdēju un pirmo reizi iepazinos. Un pamazām es meitenēm uzticējos, es ieklausījos. Un tā, es esmu jau daudzus mēnešus no marta mēneša. Un patiesībā jau man ir ļoti daudz to rezultātu. Pirmais rezultāts, kas man bija, kas mani ļoti iepriecināja pēc 2 nedēļām, ka man pārstāja sāpēt gūža. Tas bija tiešām pēc kādām 2 nedēļām. Un tad drusciņ vēlāk arī ceļgali man pārstāja sāpēt. Un tad pamazām visas citas vainas. Protams, kad arī es atmetu visus aptiekas medikamentus, man bija holesterīna zāles, man bija sirds zāles, man bija asinsspiediena zāles, un man bija arī trauksmei un nervozumam, trauksmei, tādām baiļu sajūtai, arī tās zāles es dzēru. Pakāpeniski es no viņām visām esmu atbrīvojusies, no kāda aprīļa mēneša apmēram viņas vairs nedzeru un nevienu
nevienu aptiekas medikamentu neesmu dzērusi. Un tā es esmu izgājusi visas koncepcijas, es esmu izgājusi aknu attīrīšanu, šobrīd es eju kolovadu. Nu, tā kā es jūtos labi, jūtos labi un esmu ļoti pateicība gan Sanitai, gan Katei, kas mani ļoti uzmana, pastāsta un jebkurā gadījumā mani atbalsta un es varu sazināties un viss ir ļoti brīnišķīgi. Paldies, Paldies, ka ir tāda iespēja. Paldies. Paldies, ka jūs uzticējāties un esat kopā ar mums. Tiešām liels prieks. Tad mēs ejam tālāk. Mūsu nākamais direktors ir no Rīgas, tā ir Marina Stankova, un arī augstāk stāvošais meistars ir Sanita Kozļakovska. Sanita, lūdzu par Marinu arī dažus vārdus. Prieks dzirdēt arī par visiem, tāpēc uzmanīgi klausamies un atbalstam. Jā, Marina, pavisam tā ļoti strauji ienāca manā komandā, atnāca uz biznesa vakariņām, aprunājāmies un burtiski uzreiz jau viņai visi interesē un patika, bet es viņu patiesībā iepazinu caur savu klienti, kur ir psihosomatoloģija, un tad mums bija 13. konsultācija, un es sapratu to, ka Marinai ļoti visi interesēja. Un es jau pamanīju, ka, ja visi interesē, tad tur var būt labs partners. Un tā mēs kaut kā sākām darboties kopā, un man pat īsti viņai nekas nebija jāsaka. Viņa pati nolēma no 1. septembra aktīvi liek gan TikTokā, gan Facebookā, man liekas, arī Instagramā liek postus. Uzreiz jau pati ar subtitriem liek, jau visu smuku uzrakstiņu. Nu, es vispār viņai neko neteicu. Viņa pati ir tik apsviedīga. Marina, pieslēdzies, lūdzu, pastāstīja, kāpēc tu esi Koraļu klubā? Kā tu te nonāci? Visiem labdien! Koraļu klubā es tiku, protams, arī ar savām veselības problēmām. Man jau 11 gadi ir gastrīts, un te gada sākumu uzzināju, ka arī helibakteri palika, un tad sāku ārstēties, protams, sākumā ar antibiotikām, nepalīdzēja, un tad, es tieši tajā laikā arī man bija seansi pie psihosomatikas, jo centos jau no visām pusēm sev palīdzēt, un tad man ieteica, Sanitu. Tad mums bija konsultācija, un tā kā es vienmēr biju pret kaut kādām zālēm, un es tā nodomāju, ka kaut kas dabīgs man derēs. Un tā es sāku attīrīšanos, padrusku es sāku sajust uzlabojumus, nervu sistēma palika tāda mierīgāka, man ir alerģiskas iesnas bija, un tagad arī tāda sāsinājumi nav bijuši pēc 2. mēneša. Ar gastrītu, protams, es saprotu, ka vēl jāstrādā, bet ir uzlabojumi. Un tā es kaut kā, man ļoti saka, tas viss interesēties, un gribējās uzzināt, kas mums notiek tur organismā, un kā agrāk, protams, tas nebija tādas intereses, pati tā izbrīnījos par sevi. Un tā arī sanāca, pēc tam aizbraucu uz biznesa vakariņam, visi cilvēki bija tik pozitīvi, tik forši, man tā ļoti patika būt kopā ar viņiem. Un tā es nepamanot, var teikt, kļuvu arī par Sanitas komandu, par ko es esmu arī ļoti viņai pateicīga, par viņas atbalstu, ka viņa vienmēr ir blakus, un, ja vajag, vienmēr atbild. Tā kā, liels paldies, un tikai uz priekšu tālāk. Tieši tā, tie ir pareizie vārdi, Marina. Super, prieks, ka jūs esat kopā šodien ar mums un izaugsmi arī turpmāk. Tad mēs ejam tālāk. Tā. Un nākošais mūsu direktors ir Līga Asere no Lielbritānijas, no Birmingemas, laikam pareizi ceru, ka izrunāja, augstāk stāvošais meistars ir Evita Tīdmane. Evita, ja spēs pievienoties, tad tikai uz beigām, diemžēl, bet viņa arī nodeva par Līgu pāris vārdus, ka Līga ar mums produktus lieto kopš jūlija mēneša.
tikai, ja, un jau ir guvusi ļoti labus rezultātus. Tie burtiski ir tikai 2 mēneši, ja, un arī palīdzējusi gan vecākiem, māsai, dēlam, tāpēc ļoti lūkšu Līgu izstāstīt par sevi, ja, kas iedvesmoja, kā iet šis ceļš jau uzsāktais, un noteikti zinu arī, Evita nodeva, ka ir mērķi un lieli mērķi, ja, turpmākai izaugsmē. Līga? Man liekas, es redzēju. Skaņu jāieslēdz. Mēs gaidām, viss normāli. Jā. Redzu, ka Sveiki visiem. Galvenais paskatījos, kur ieslēgt un pēkšņi, kur tur. Tas parasti, jā, tā notiek. Tā, vienu maz mirklīt. Jā, gaidām. Jā, vienkārši ieradās mājās, neplānot kāds. Jā, tā, kas man bija jāsāk teikt? Kāpēc es korālītī esmu? Jā. Sanāca ļoti interesanti. Es dzīvoju Anglijā, jā, un ir tā, ka, es nezinu, varbūt Latvijā ļoti populāri tas korāls vai kā, bet man bija kaut kā pagājis gar ausīm, es nebiju piefiksējis. Es lietoju iepriekš citas firmas arī, tā kā zināms, jā, tos uzturu bagātinātājus, bet man neatrisināja manas ļoti nopietnas veselības problēmas. Bija tā, ka 5 gadus atpakaļ man bija zarnu onkoloģija, jā, rasās zarnas vēzis, un 2 gadus es nēstāju Tomas Sumiņu, līdz ar to man zarnas bija vispār aizmirsušas, kā strādāt, jā, līdz ar to man bija ikdienā jālieto katru dienu, jā, tātad papildus ierīces, lai man zarnas iztīrītos, jā. Lūk, un es jau tā kā biju apradusi, man arī daktari neko tur neprognozēja, jā, citiem var, atjaunoties, citiem nē, kā būs, tā būs, tā tas man ir, un es pieņēmu pozitīvi arī dzīvoju tālāk. Bet man sākās no pagājušā gada locītavās sāpes, un bija tā, ka nevis tā kā vienā, bet visu ķermeni, jā, un ļoti izteikti bija gurnu kauls, jā, ka es cēlos, es varu teikt, klibodama, jā, burtiski, es jau meklēju intensīvi visādus vingrinājumus, visu kaut ko, un tur centos pati palīdzēt. Protams, tas ir bezjēdzīgi iet Anglijā pie ģimenes dakteri, jā, viņi tur uztājas analīzes, viss ir kārtībā, bet arī tad, kad man bija onkoloģija, arī tad man bija analīzes kārtībā. Es līdz pašam pēdējiem brīdim nezināju, kas man ir tad, kad es jau plīsu pušu, kad man vēders jau bija kā 9. mēnesī, kad jau vienkārši fiziski es nevarēju neko nokārtoties, jā, un tad vēl nedēļu man biju slimnīcā, ne es ēdu, ne es dzēru, tikai uz morfīnu, protams, ar sistēmām man, varības vielas pievadīja, jā. Tātad, var teikt, ir Dieva brīnums tiešām, kāpēc es esmu, vēl joprojām šeit, un tāpēc man pilnīgi tāda iekšējā tāda vēlme, tāds kā aicinājums, jā, ir, kaut kāda iemesla pēc es tam visam gāju cauri, jā, man kaut kas bija no tā visa jāiemācās, un iespējams, ka tas ir tas, kad man to pieredzi ir jānes tālāk, jā, un cik daudziem cilvēkiem īstenībā var palīdzēt par to, stāstot atklāt, jo šīs tēmas, jā, var teikt, toletes tēmas, jā, it kā ir mazliet nērtas, jā, bet arī pašā laikā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jā, un ja tur nav kārtībā ar zarnām, tad, mums visa tā pašsajūta, jā, ir, tāda, kāda ir, jā, tā kā ir gan tāda neapmierinātība, tā kā dusmas pats, un nezinu, par ko tagad es tikai to apzinos, ja, ka man iekšēji visu laiku bija tāda, tā kā bišķiņa tāda agresivitāte, ja, pret lietām, kaut kas notiek, un man uzreiz jau gribas tā ļoti intensīvi reaģēt uz to, ja, kad īstenībā ir, ka tu visu sakārto, ja, es nesaku, man ir viss sakārtots, bet kad tu esi jau procesā un tev ir uzlabojumi, ja, tad tu sajūti to atšķirību, cik tas ir feina, un, protams, tad, kad tev ir labi, tad tu arī gribi, lai teviem tojiem ir labi, ja, un tu dalies tālāk. Un es lietoju produktus tikai no jūlija, bet man jau ir uzlabojumi tādi, ja, kad, principā, es vēl neesmu izmetusi, jā, savu to skalojamo aparātu, jā, bet viņš ir tā kā nolikts malā. Nav tā, ka man ir viss perfekti vai kā, bet es, tā kā cīnos solīt pa solītim, protams, tur ir vēl ļoti, ļoti daudz, kas ir jāuzlabo un viss kaut kas, bet ir jau uzlabojumi, tas ir nenormālīgi feini. Un arī, kas vēl par tām locītavām runājot, kad es nevarēju saprast, kāpēc man tas tā ir, un tad es noklausījos Ivetas no Anglijas stāstu, viņai bija man bija rasnās zarnas onkoloģija, viņai bija tievās zarnas onkoloģija,
Un tieši viņa arī teica, tas man tā pilnīgi uzrunāja, ka man ir obligāti vajadzīgs korāls, ja, kad viņai arī tieši pēc onkoloģijas sākās locītos problēmas, un Edita bija tā, kas viņai atbildēja, ja zarnas nav spējīgas uzsūkt uzturvielas, ja, tur, viņas vienkārši tālāk neaiziet, jo es jau lietoju visu kaut ko labu arī priekš tām locītavām. Tā nevar būt, ka tas nebūtu nekāda efekta devis, ja? Bet tam vienkārši nebija iespējams uzsūkties. Ja? Un es pat biju tā kā nolikus malās, neuzskatīju, ka man ar zarnām vairs ir problēmas. Vienkārši tu pierodi tāda situācija, kā tev ir, tāda viņi ir, ja? Bet, kad tu sāc iedzināties, tā nenormālīgi vērtīgā informācija, ko jūs dodat, jā, tas ir vienkārši tas, kas skolā ir jāmāc, kas ir visiem jāzina, jo es domāju, mums par visu kaut ko mācē, ko mēs dzīvē vispār nekad neizmantojam, mēs par sevi neko nezinām, jā, un man tas bija pirmais man bija tas, kad es domāju, ak, Dievs, es negribu zināt par tiem iekšējiem orgāniem, lai man kāds pasaka, kas jau, nav foršs tās bildes, liekas, tur iekšā viss tāds. Bet, kad tu sāc visu tā iedzināties vienreiz, otrreiz, trešreiz, tu sāc tā kā arī visu iemīlēt, jo tas jau īstenībā mums visiem iekšā, jā. Tā kā, jā, nezinu, kur man tas viss aizvedīs. Šobrīd man, tā kā ļoti gribas stāstīt un darboties, bet, protams, tas ir jādara, regulāri un tā tiešām laikam ir, jātaisa, tāds plāns, jo, tāpat vien nevar, ka tev ienāk prātā vai kaut kas tam līdzīgi, jā. Tā kā, jā, bet, ļoti, ļoti iekšēji tā vēlme ir, protams, dalīties un palīdzēt un tā, jo tāpēc, kad pašai ir tiešām, protams, tie mazie bonusiņi, es tur nerunāju vispār, ja tur kārtiņas pazūd no kakla, ja tur frizieris saka jau, ka matiņi, ja ir, pat nezinot, ja pilnīgi pie jauna frizieri bija aizgājis, viņi saka, kaut ko lieto, ja, ka pilna galva mazajiem matiņiem ir, tad tur atkal nāga infekcija, ja, kas gadiem bijis, ka tur ir pat nadziņš noņemts nos un speciāli viņš ir apstrādāts, tur viss, lai atkal sauga, viss ir forši attauts, viss pēc kāda laika atkal, un tu atkal to pieņem, ka tas tur neko nevar mainīt, jo jau es izgāju tiem procesiem cauri, un pēkšņi tas arī tur viss notiekās tādi ļoti, ļoti ātri, teiksim, tie mazie bonusiņi, var teikt, ir parādījušies, ja. Protams, nerunājot par to, ka man vispār nekāda atmiņa nebija, ja. Es vienkārši var teikt tādu sajūtu, ka stundām varēju kaut kādai lietai skrīties virsū, un es neko nevaru, ir jādomā, bet tu nevari izdomāt. Tad ir čiņ, pat universitātē 48 gados aizgāja Anglijā, ja. Priekš manis tas ir sasniegums, ja. Lai gan es esmu Latvijā arī beigusi, bet tomēr atkal, kad esi šajā vidē, ja, tas ir atkal kaut kāds tāds tā kā grūdienis uz to, jo man patīk, teiksim, publikas priekšā arī runāt, un viss tagad vienkārši steidzās ātri viss tā pateikt. Jā, bet, noteikti vēl būs iespēja, Līga, jūs esat arī tik spilgta persona, un es domāju, ka jūs, jau patīk publikas vietā, priekšā jūs... Jā, un tad vienkārši, un es domāju, angliski atkal arī tas sakā tādu savu veidu, tā kā man viss notiekās, bet droši vien mans mērķis laikam ir tāds, kas man ir, kad ir jāplāno un lai ir tā regularitāte, tas ir tāds mans. Tas ir viens no svarīgākajiem šeit, ko es varu tiešām padalīties gan no ofisa puses plānošana, ja, un disciplīna, tas ir tas, kas nostrādā diezgan ātri, un te var redzēt, ka jūs esat gatavi dalīties, un tas ir prieks tikai no jūlija. Tāpēc noteikti šodien ir pateicāt svarīgas lietas, ka ir jādalās. Jo, ja mēs nedalīsimies gan ar saviem rezultātiem, gan tuvāko cilvēku rezultātiem, nekas jau nebūs, neviens jau ne par ko neuzzinās. Tāpēc tiešām pateicāt. Tad vēlreiz sveicam, Līga, te jau visi tas sirsniņa sasūtīja visu, tāpēc, ka noteikti esat īstajā vietā. Super, tad mēs ejam tālāk pie nākamās mūsu... Arī dāmas jaukas, tas jau nākamā pakāpe mūsu rangiem. Tas ir sudraba direktors, jau mazliet tāda augstāka pakāpe, ja, bet arī tikpat svarīga. Tā ir Sarmīta Voropājeva no Lūksnes, augstāk stāvošais meistars Diana Pelaka, un redzēju abas divas meitenes šodien ar mums, tāpēc Diana lūkšu tevi par Sarmīti pāris vārdus pateikt. Jā, čau, sveiciens visiem. Tiešām ļoti liels prieks atkal būt šeit un dzirdēt un redzēt jaunus cilvēkus, jaunas sejas, jaunus sasniegumus. Tiešām superīgi. Un man arī ļoti liels prieks šodien sveikt savu partneri Sarmīti Voropājevu. Ko es varu teikt par Sarmīti? Īstenībā Sarmīte ir ļoti drosmīga. Un viņa patiesībā pat dara dažas tās lietas, ja, kuras es pat es vēl
tā kā, neteiksim, ka baidos, bet reizēm varbūt neuzdrīkstos darīt, bet Sarmīte droši, atklāti iet klāt pie cilvēkiem un stāsta arī, teiksim, savus šos te rezultātus un šo te attīrīšanās iespēju cilvēkiem, kā saka, offlineā, ja. Onlineā varbūt viņa tā mazāk, bet tas, no viņas tiešām es pat varētu mācīties, ir tas, ka viņa iet drosmīgi cilvēkiem klāt un stāsta un dod šo te iespēju. Un Sarmīte ir ļoti mērķtiecīga, man ļoti patīk viņas mērķtiecība. Šobrīd varbūt ir tā, ka pamatdarbs mazliet traucē, ja, tai attīstībai, vai ne, Sarmīte, mēs gaidām to brīdi. Bet katrā ziņā, Sarmīte, tu esi sprīdzeklis, tev cilvēku uzticās, tu cilvēku zini daudz, tik uz priekšu, un kā viņa arī strādāja ar savu šo te pirmo partneri, ar savu pirmo direktoru, vienkārši fantastiski. Sarmīte, lūdzu, vārds tev. Mikrofons, Sarmīte. Labvakar visiem! Nu, ko es varu pastāstīt? Lietojos produkciju pati, jo arī man bija veselības problēmas, kas man traucēja. Tā es viņas atrisināju, tad es padalījos, cik sanāca un cik mācēju Facebookā. Tad pievienojās man Mudīte tagadējā, mana partnere, direktore arī. Arī viņa dalās tālāk ar savu informāciju, gan saviem paziņām un lieto gan radinieki, gan tāpat. Nu, tagad patreiz jau man doma ir bērnu rezultātus jau sākt pamazām redzēt un parādīt arī citiem, un lai viņi saprot, kas ir kas. Nu, tā es arī esmu tikusi līdz tam sudraba direktoram, bet, nu, protams, idejas un domas ir visādas, pa galvu jaucās vienmēr, bet, nu, kā būs, tad jau redzēsim tālāk. Super, Sarmīte, ka padaloties noteikti. Ja ir mērķis, tad rezultāts arī būs. Tas ir viennozīmīgi, ko varu pateikt, jā, strādājot ar jums, strādājot ikdienā, un arī meistari, kas ir te kopā ar jums, tas ir noteikti neatlaidīgs darbs, jā, un dalīšanās ar cilvēkiem, ar pieredzi. Tāpēc vēlreiz sveicam. Paldies! Tā, tad mēs ejam tālāk. Mūsu nākamais sudraba direktors ir Ilva Griesner, es ceru, ka pareizi izrunāju uzvārdu, no Vācijas. Tad man arī būs Rebus Offenbach Ameinas, jā, laikam pilsēta. Un augstāk stāvošais meistars ir Elīna. Elīna Bulīga, lūdzu par Ilvu pāris vārdus. Paldies, jā, mīļā Ilva, es no sevis tevi gribu ļoti apsveikt, jo es jau nevaru noturēties, es īstenībā pateikšu. Ilva ar Koraļu klubu šogad, kopš viņa ir ar mums, ir zaudējusi 30 kilogramus. Tas ceļojums ir nenormāli skaists, nenormāli lepojos, un pie viena viņa ir paķērusi līdzi meitu, kur ir -7 kilogrami. Man šitie ģimenes rezultāti pilnīgi, bet es gribu ļoti iedot vārdu Ilvas māsai Lindai, kas ir viņas tiešais veselības treneris, jo pateicoties Lindai, Ilva šobrīd ir pie mums. Lindiņa, vārds tev. Jā, nu, ko es gribu teikt, Ilva ir mana māsa, bet Ilva ir arī mans pirmais nopietnais partneris, kurš ir, teiksim, šobrīd, man liekas, dušīgāk strādā nekā es. Un, ko es gribu tā pateikt, māsa Ilva, par to, ka es esmu nenormāli pateicīga tev par to, ko tu dari tālāk, jo tavs rezultāts ir acīm redzami, un mēs vienkārši visa ģimene esam ļoti priecīgi par to, ka tu ej uz savu mērķi un ka tu esi viņu jau ļoti, kā saka, lielā ceļā mazliet uztraukums, jo runāt ar ģimeni tas ir kaut kas cits nekā runāt ar svešu partneri, bet es gribu pateikt to, ka tiešām man ļoti liels prieks, ka tu noticēji man, kad tu noticēji arī mūsu mīļajai mammai, kura tev bija blakus ikdienu, ka tu redzēji mammas rezultātu, tu redzēji manas izmaiņas, un mēs kopā ar mammu tev devām lielu motivāciju, un bija visādi, bija pagriezieni, kad varbūt ne viss tik labi iet uz priekšu un nevēlamajos laikos, bet man ļoti liels prieks, ka neesi padevusies, un tavs rezultāts tiešām ir. Es šobrīd
esmu arī tev pateicīga par to, ka tu ļāvi padalīties ar savu rezultātu, jo pateicoties tam ir nākuši klāt man cilvēki un jautā, vai tiešām tas ir iespējams un vai to var, un es teicu, ka to var. Bet tas viss ir, protams, katram atkarīgs no mums. Bet es gribu tev, Ilvi, iedot vārdu, lai tu pastāstītu par to, kā tu uzsāki šo ceļu, varbūt īstos, es zinu, ka tas ir grūti īstos vilcienos tev to pastāstīt, bet pastāsti pati, kā tu līdz tam nonāci. Jā, sveiki visiem. Es ceru, ka man var dzirdēt. Jā, es gribu pateikties jums abām, mīļš, paldies, Elīna un Linda, par šo brīnišķīgo pieteikšanu. Jā, kā ģimene grupiņā, nāk kaut kādu vācu vārdu, šeit, bet satraukums vienalga. Es nemāku īsti pateikt, man tūlīt būs tikai kā līgai, man arī patīk runāt, tāpēc, ka man arī ir šobrīd enerģijas runāt 24 stundas diennaktī. Un kā sākās mans ceļš, tieši tā pateicoties māsai, māsas stāstam, un māma sāk lietot produktus, un mēs dzīvojam ar māmu vienā mājā. Un es sāku redzēt, kā viņi sāk skriet pa trepēm. Un tas bija marts, kur es atrados savas dzīves tiešām dziļākajā bedrē un tumsā un ļoti stiprā depresijā. Un, jā, tas nebija forši. Un, kā saka, tad, kad vairs lejup nav kur, tad atliek vai nu tur palikt, vai nu atspērties un iet uz augšu. Un tad es domāju, es neko zaudēt nevaru, es došu sev iespēju. Un tādā veidā es sāku lietot produktus, sāku ar detoksu, pieliekot klāt pēc māsas un Elīnas ieteikumiem, sastādīja man tādu kārtīgu programmu. Un tā es sāku lietot. 3. dienā man bija pirmais rezultāts, kur es varēju pēc 3 dienām apgulos un sapratu, man nav pēkšņi aizlikts deguns, jo man likās, ka es jau vispār atkarīgi no deguna tiem sprejiem. Un tās tūskas sāk mazināt, acīm redzot. Un tā es te esmu. Un esmu ļoti, ļoti priecīga, jo mēs esam izmainījuši visa ģimene, vienkārši mūsu dzīvi. Viss ir mainījies, ļoti liels stimuls man arī bija mana jaunākā meita, kurai ir fantastisks rezultāts un mazs tīnīts, kurš ir atvēries un ieguvis pašapziņu un daudz mierīgāka un ar labākām veiksmēm skolā un koncentrācijas ziņā un tā tālāk, un tas mani spārno, un man apkārt cilvēki draudzenes saka, tas nav normāli, kā tu to visu dari, jo, protams, tas prasa ļoti lielu disciplīnu, sagatavošanos, vienmēr man viss ir sagatavots, padomāts, lai nekad neiestātos tāds brīdis, kad kaut kas man trūkst, teiksim, tieši arī mūsu ēdienu izvēles ziņā, un lai viss būtu veselīgi, pārdomāts, cik nu vien iespējams, un tas prasa laiku, un jā, arī domas, bet es to daru ļoti labprāt, jo vienkārši viss ir izmainījies. Savstarpējās attiecības, enerģija, vienkārši viss ir izmainījies, un tas viss ir pateicoties manām meitenēm Lindai un Elīnai un Koraļu klubam kopumā. Tas, ka es tur tagad esmu, kāds es tur esmu, sudraba direktors, kas tur... Jā, vienalga es jūtos no dimanta, ka to, ko es esmu ieguvusi, un vēl es gribēju pateikt, man ārkārtīgi milzīgs liels paldies ir visiem šiem cilvēkiem, kuri tiešām rada šīs veselības stundas, veselības skoliņas, jo es tieši tāpat kāpēc to nemācu skolā, manī briest revolūcija, es gribu izmainīt dzīvi, ka tas ir jāiznes, un es arī svēti ticu, ka tas būs un nāks īsi, saprotami, cilvēcīgi, skaidri,
Un es pie ļoti daudziem cilvēkiem tas tieši palīdz, ka tu sāc saprast, kā tas vispār viss organismā strādā, šis svara bonus pie visiem pārējiem neskaitāmiem veselības uzlabojumiem. Es atkal varu staigāt, es varu pat jau skriet, ko es vispār nevarēju pat uzkāpt pa trepēm, es vilku sevi. Jā, tas ir, nav vārdu īstenībā, kā to pateikties, un tīri tādu plānu, nezinu, tur virāli, es ļoti daudz strādāju un tā, bet šobrīd tas ir vienkārši tā ap mani apkārt, un manā darba vietā vēl ir cilvēki, kur nelieto, bet vēl, jo Vēl pagaidām ir daži. vēl pagaidām, jo vienkārši, ja priekšniece sāk starot ar vienu un mīļāk un labāk, tad visi grib būt vienkārši tajā punktā. Un, uzrunā aizot daudzi, ne visi, bet daudzi. Un pagaidām tas vienkārši tā pats par sevi strādā. Tādā veidā. Es neesmu domājis tur pagaidām vēl tādus. Man ļoti pietrūkst tas, jo es saprotu, ka man tad ir jāķers klāt. Es neesmu ieguvusi tādu veidu informāciju, kā jūs veidojat Latvijā, latviešu mēlē, vēl krievu ir, bet es neesmu, man nav vāciski. Tas nozīmē, kādam jāsāk tas radīt un bet Vieta izaugsmē ir, jo es zinu, ka es stāstu kaut kādus un tā un nianses. Tu zināji, ka tikai no resnās zarnas tur vispār aiziet šķidru. Kā tu to zini, kur? Nu, es tur tā un tā. Es arī gribu, tas tik interesanti, kāpēc saka, jā, no tā, jā. Un, kur es to varu? Es saku, nekur, tikai pie manis. Nezinu. Tā tad ir aplikācija. Vieta izaugsmē ir aplikācija, saucās Heigen. Mēs ieliekam iekšā mūsu lekcijas, viņas pārtulkojas vāciski, tu saliec savā vācu grupā un visu mēs dodam vācu valodā. Protams, tas ir izmaksas ieguldīt konkrētā aplikācijā, bet to visu var izdarīt. Ir gatavi materiāli latviski, kurus ar mākslīgo intelektu varam pārtulkot vāciski, ja vajag, un visu un taisam un daram. Super. Pie beigām, Māsa, es tevi apsveicu. Es šodien ieraudzīju, ka tu esi atvērusi arī zelta direktora statusu. Jā, es vakar apstrādāju vienu kolēģi, tad viņai teica, tev tur vēl tikai bišķiņ tā un šitā, un tev vajag to, un tad arī izdarīja, un jā. Super, Šis ir cilvēks, kas bilrona akcijā pirmajās dienās pārdeva 11 bilronus, pirmajās divās dienās. Tas tik ir iespaidīgs rezultāts, jā, un tas ir ļoti, ļoti, tad Ilva sveicam jūs vēlreiz. Un, ko es gribēju pateikt, mums ir tik daudz sveicamo un tā, un es tas tagad skrūlējot atpakaļ, arī ieraudzīju, ka mums šodien ir vēl viens direktors, kuru mēs sveiksim. Tāpēc, ja gadās kādu nenosaukt, jūs noteikti atgādināt, jo tas nav speciāli darīts. Pagaidiet, tāpēc kā padalīšos. Tā, kur viņš man ir? Tā, un tā mums ir, vai mums var redzēt, manu ekrānu? Padodat kāds? Jā. Super, tā ir Inga Altanena, direktors mūsu jaunais no Liepājas, augstāk stāvošais meistars ir Velga Gultmane. Velgucis šodien ir ar mums, tāpēc prasīšu arī padalīties par savu jauno partneri, komandas biedru. Velga. Jā, labvakar visiem, labvakar. Gribu pateikt visiem, sveicu visus, esmu patiesi prieka pilna par visiem šiem fantastiskajiem rezultātiem. Bet par Ingu es varu teikt, ka Inga ir noteikti tas cilvēks, kuru es pirmo reizi satiku, un viņa tik aizrautīgi runāja, kad, ziniet, tad, kad mēs jau ejam ar laikiem, tad mēs zinām, ka produkts strādā, mums jau tas tagad ir pieņems. Tad Ingucis mani vienkārši iedvesmoja, un es viņā klausījos ar tik lielām acīm, un man likās, jā,
Jā, tā kā Ingucīt, es tev varu pateikt milzīgi paldies, ka tu manī iededzi atpakaļ tiešām to uguntiņu, to guntiņu, jo tiešām direktori ir tie statusi, es viņus vienkārši dievinu, jo ir šī dedzība un derdzība. Bet es ļoti labprāt arī dotu vārdu Zanei Vēsmiņai, kas arī, lai pasaka, jo Zana ir ikdienas kontaktā, tomēr kopā tas ir viņas tiešais mentors ar Ingu. Zanīt, vai tu varētu lūdzu arī pateikt kādus pāris vārdus? Labdien! Man var redzēt? Jā. Jā, Inga atnāca pie manis janvārī. Un viņa jau bija tāda nobriedus, ka viņa jau grib, un es ļoti priecājos par to, ka viņa atnāca. Negāja mums viegli, un vēl joprojām neiet viegli, tieši tas process, viss ir, bet tieši tā viņa bija ar ļoti lielu dedzību. Viņa ir paķērusi līdz visu savu ģimeni, viss tur notiekās, un darbā dalās ar to, un vēl ar cilvēkiem. Tieši tā kā tu teici, tas entuziasms un tā runāšana, un tā kā es arī esmu ļoti priecīga un ļoti pateicīga, kad Inga pie manis ir atnākusi, un kad viņai viss notiekās, viss iet uz priekšu, un tad es došu vārdu Ingai. Jā, noteikti. Inga? Sveiki, esmu šeit. Dzird man kāds? Ļoti labi, ļoti labi. Ar nepacietību gaidām stāstu. Jā, es nonācu šeit dēļ veselības, jo man bija sakarā no 16. gada ādas problēmas, un jā, kaut kā uzgāja tā, kad Facebookā dzirdēju arī kaut kādu meiteni stāstīja par koreļiem, un viņai bija ādas problēmas, un tad, jā, uzreiz bija iedomājusies Liepājā kādu meiteni, un es zināju arī Zani. Protams, zvanīju, rakstīju Zanai, un tā es arī satikos ar Zani. Teicu, ka es gribu, jau neko nedomājot, un tad arī sāku sūtīt un sāku lietot jau no janvāra. Protams, arī mammu iesaistīju, pēc tam tēti, meitu, tagad vīrs dzer, mēs visi lietojam. Super, Jā, super, Inga. Prieks. Protams, vēl joprojām man ir sāsinājumi, ārstēju vēl seju. Drusciņi satraucos. Jā, tas ir normāli, mēs visi esam te priekš, tāpēc mums vajag atbalstīt viens otru. Un Inga, tas ir likumsikarīgi, ka es jūs parādīju starp sudrabiem. Tātad nākamā viss, tas jau nākamajā reizē mēs esam sudrabs, zelta rangā, tāpēc tas ir viss notiek tā, kā tam jānotiek. Jā, un protams, arī stāstu tagad meitenēm, draugiem, ko es daru, ko es lietoju, un skatās man darbā, kā tu to koralīti dzer, un ko tad viņš tev līdz, un tad tur tabletīts, un tā un šitā, un tad, jā, viņš jau arī vēro man darbā, protams, arī citu paziņas. Es teicu tagad, kas ar mani notiek, sāsinājumi, tas tā jābūt, man būs labi, un nebūs vairs tā, un tā es ļoti priecīga esmu par, kad es varu nelietot medikamentus, es varu lietot šos dabas līdzekļus. Super, Inga, tiešām liels prieks, kad mūs paliek arvien vairāk, mēs par to runājam, jā, tāpēc jau mēs arī esam te, lai bez tiem tradicionālajiem, jā, līdzekļiem tiktu un, savu veselību uzlabotu un nenokļūtu līdz tam, ka mums ir jānokļūst pie tradicionālās medicīnas. Šodien stāstu ir daudz, jā, tāpēc viņi iedvesmo tiešām. Jā, un arī man liels prieks, ka man otro reizi arī stāstīju daudziem, ka meita bija apslimusi, saaugstējusies, un tik ātri ir vesela, iedodot šos dabas līdzekļus, bez medikamentiem, bez nekā, 2 reizes jau bija, wow, forši. Un arī stāstu citiem, kā tas ir iespējams. Es saku, jā, nav jālieto medikamenti aptiekās. Es saku, mūsu mājās vairs nav tādi. Tā kā, jā, liels prieks. Prieks, Inga, sveicam. Paldies. Tad mēs ejam tālāk, un nākošais mūsu sudraba
direktors ir Jolanta Kurtniece. Jolanta jau ir bijusi pie mums. Pasākumā ir stāstījusi arī par sevi, bet noteikti tie, kas nezina, būs liels prieks noklausīties. Jolanta Kurtniece ir no Ogres, sudraba direktors, jā, kā jau minēju, un augstāk stāvošais meistars mums ir Elīna. Elīna, lūdzu, padalies par Jolantiņu. Jā, čau, nepaspēju pēc ūdens aizskriet. Jā, tātad Jolanta mums jau ir atvērts zelts, mīļies, jau palielīšos, ka mēs jau ejam uz nopietniem mērķiem, uz nopietniem statusiem, bet tie, kas nezina, jā, Jolanta ir tāds diezgan arī nopietns stāsts. Es domāju, šodien mēs ļoti gari nestāstīsim. Tos stāstus var atrast visos Facebookos, visur ir veselības stāsts, ja? Bet tā ir bijusi ļoti liela cīņa pašai ar sevi, ar atkarībām, gan ar medikamentiem ļoti spēcīgiem pretsāpju, gan ar alkoholu, lai nebūtu pa daudz medikamentu, tur kaut kā jābalansē. Un par spīti tam, ka pirmo mēnesi negāja viegli, Jolanta nepadevās. Un izdarīju visu līdz galam, dabūju savu rezultātu. Šodien ir mīnus 15 kilogrami. Es nenormāli lepojos, jo Jolantas tā izaugsme ir tajā, ka viņa nebaidās runāt, dalās, lai cik apkaunojoši varbūt kādam šķiet, ja, ka tur alkohols un medikamenti, lai vai ko padomās ciemā un tā tālāk. Bet tās ir lietas, par kurām tieši ir jārunā. Jo visas mūsu problēmas, ko mēs šodien dzirdējām, tajā grimst nenormāli daudz cilvēku. Un ja mēs par to nerunājam, viņi neredz izeju. Un Jolanta, es par tevi brīnos un lepojos, jo tu esi tāds komunikators, ka tu aiziet uz aptieku, jau dalās, kaut ko satiek, jau dalās. Tur kaimiņiene, mums Rudīti šodien sveicām, ja? Tur vēl kāds, tur viss ciems jau zina, ar ko, man liekas, Jolanta nodarbojas. Visi redz Jolantu un seko viņai. Un viss notiek pats par sevi, bet, manuprāt, Jolantas lielākais lepnums ir tas, ka meita seko līdzi. Un arī meita lien ārā no savas bedres dzīvē. Un Jolanta es redzu kā ļoti lielu līderi. Nevelti mums jau verās vaļā zelts. Jā, viss notiek uz augšu pa kāpieniem maziņiem. Jolantas lauka acis. Vārds tev, mīļais, tiešām ar tev ļoti, ļoti lepojos. Un Ināriņai arī šeit būtu miljons sirsnīgi vārdi, ko teikt. Vienkārši Ināriņa ir darbā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka tu esi mūsu komandā un viss vienkārši iet uz augšu, viss notiek un lepojamies ar tevi. Sveicam! Paldies, Elīna. Man sirds liekas, ka lec pa muti ārā. Es nevaru parunāt vairs, jo es vienmēr ļoti daudz runāju, bet te, ka man jārunā, man liekas, ka man to viņa sirds izliks ārā. Un, jā, nu ko teikt, jā, man ir mērķi ļoti, ļoti lieli. Sākumā man bija tikai veselība. Tad, kad es uzlaboju veselību, un tad, kad es tiku vaļā no arī savām atkarībām, tad es pārkāpu tam pāri, es varēju sākt runāt. Jā, es tiešām nekaunos par to runāt, jo es zinu, ka ir daudz tādi cilvēki, kurus es varbūt arī nezinu, ka tā ir problēma ļoti daudziem, kas bija man, jo likās jau viss ir ļoti normāli. Taču dzīvo, nekas jau nav noticis. Bet kādā bedrē tu grimsti, tā kā meitene teica, esmu zemākajā punktā, vai nu tur palikt, vai nu kāpt uz augšu atpakaļ. Tas bija tas, un paldies manai mentorei, manai krustmātei, Inārai, kura man to spērienu no apakšas iedeva, ka man bija jālien ārā. Un tad bija tikai tā kā veselība, tur ģimenei, un tagad man ir ļoti liela mērķi, un es braucu uz Turciju, un es teicu, uz trepītēm es nesēdēšu. Un, jā, mērķi man ir lieli, kur es eju, tur es runāju, varbūt Facebookā man bišķiņ pietrūks zināšanas, bet man ir meita, kas man palīdz. Un tā kā, jā, man ir mentors Ināra, kas man palīdz varbūt ar kaut ko citu sakārtot domas. Meita man palīdz ielikt sociālos tīklos, un kopā mēs esam baigā komanda. Un, jā, mērķi lieli, nezinu cik augstu, bet mērķi ir lieli. Tā kā arī visiem to novēlu. Un veselība jādod zināma visiem. Visiem tas ir jāzina, ka var veselību sakārtot paši. Tā kā, paldies! Jolanta, mums jau ir ierasts tikties šajos pasākumos, tad nākamajā jau mēs gaidām ar citu rangu, citā statusā un tā katru mēnesi, ja, līdz zvaigžņotajam un tā tālāk. Galvenais mērķi tā nostādīt, ja, un tad jau viss notiksies.
Paldies. Jā. Prieks un paldies par patiesām emocijām, tiešām. Tas ir ļoti, ļoti sirsnīgi. Tā, tad mēs ejam tālāk. Mūsu nākamais sudraba direktors ir Ligita Brikovska no Ogres, un augstāk stāvošais meistars ir Elīna. Elīna, lūdzu, par Jā, Ligitiņa Ligitiņu. mums ir medicīniskais darbinieks, kas šodien ir 24 stundu maiņā, bet viņa nepieslēgsies. Bet es gribu teikt pāris vārdiņus, jo Ligita ir ļoti uzticams partneris. Viņai dzīve gan sūta izaicinājumus vienu pēc otra, klientus, ar kuriem neiet viegli, bet par spīti tam viņa nenolaiž rokas, viņa turpina ar viņiem strādāt, viņa meklē risinājumus. Reizēm mēs sazvanamies kopā, ja netiek cilvēciņš viens pats galā, un viņa ļoti ātri mācās. Un var redzēt, viņai tie cipari vienkārši aug uz augšu un ir atvērts sudraba meistars. Ja? Pat ja liekas, ka es neko nevaru, man nekas nesanāk, es tur neesmu tik gudrs un šitik gudrs, nezinu kā jūs, nemāku konsultēt, ja? Visiem šitas ceļas sākumā augšā. Vienalga, ja mēs ejam uz priekšu, mēs turpinam, mēs krītam un ceļamies, atkal nokritīsim, atkal piecelsimies, ja rezultāts atnāks ikvienam. Ja? Un tas ir vairāk tā kā uzruna šobrīd jaunajiem direktoriem, kad neskatoties uz grūtībām, neskatoties uz es neko nezinu, nemāku, ja mēs ejam tālāk un ejam un neapstājamies, visiem būs rezultāti. Agri vai vēlu visiem būs rezultāti, jo mācamies mēs jau no pieredzes. No katras kļūdas, kas nesanāk, no katras izgāšanās, kas nesanāk. Tā ir mūsu pieredze, un tas veido mūs kā speciālistus, kā veselības trenerus, un ar katru reizi mēs paliekam vienkārši labāki un labāki. Tā kā super paldies Ligitai, kad viņa ir mūsu komandā. Viņas arī ļoti daudz var mācīties, un tiešām apsveicam, paldies, un ejam uz mērķiem tālāk. Ligitiņai arī tāpat kā Jolantai ļoti paveicies, jo viņas ir Ināras un Ineses struktūrā, kur visi strādā viens pret viens, ne tik ļoti internetā kā viens pret viens, ko arī īstenībā tā ir ļoti liela māksla. Tie ir komunikācijas meistari, kas spēj vienkārši sarunā aizvest līdz partnerim. Jo, ja mēs skatāmies procentuāli, tad šajā komandā ir vislielākais partneru skaits visā struktūrā pret klientu skaitu. Tā kā, vienkārši meitenes spridzina, un tur ir 50+, 60+, un limitu nav, ierobežojumu nav, viņas var visu. Nemāk soc tīklos, nav problēma, mācamies un ejam un daram, ja? Tā kā super, es esmu ļoti lepna ar šo komandu, un redzam, ja no vienas komandas vienkārši čupa cilvēku. Super, tad mēs Elīna ejam tālāk, un tagad bungu rīboņais skanot, mēs pārliecam uz jau nopietnu rangu, ja mēs pārlicām dažus rangus, tāpēc te ir vieta, kur izvērsties. Nākamais tur mūsu jaunie sudraba direktora Zelta, jums ir kur vieta, kur attīstīties, bet mēs pārējām. Vajadzēs kaut kādu fonā likt. Tā, fonā likt vajadzēs, jā, tad mēģināšu salikt, vai tā, lai ir pasmuko, vai vajag redzēt, jā, mūsu jaunais meistars Sanita Kozļakovska no Siguldas, augstāk stāvošais sudraba meistars ir Evita Tīdmana, bet cik es redzu, ka Evita nevarēja šodien pieslēgties, bet viņa ir atstājusi ziņu, tūlīt mirklīt, es jums viņu tūlīt nodošu. Tā, tūlīt mirklīt, es ceru, ka man sanāks. Tā. Pagaidiet, man te vajag visu salikt. Tūlīt, man te vajag tā. Vai var redzēt manu ekrānu? Evita te tā bišķiņa sastingusi. Tikai pateic, vai skaņa ir ieslēgta. Ja es tūlīt ieslēgšu, jūs man pateiksiet, vai var dzirdēt. Pirmkārt, gribu apsveikt visus ar jauniem panākumiem, ar jauniem var dzirdēt? Jā. Šoreiz no jauna palaižu. Pirmkārt, gribu apsveikt visus ar jauniem panākumiem, ar jauniem rangiem. Un šoreiz padalīšos nedaudz par savām sajūtām par Sanitu. Sanita mūsu komandā ir ienākusi pirms aptuveni 4 gadiem. Un neskatoties uz to, ka viņas tiešais mentors izlēma aiziet tātad no šīta biznesa, viņa tomēr pieņēma lēmumu palikt.
mēs turpinājām strādāt. Un šobrīd man ir jāsaka, ka Sanita ir tiešām pierādījusi sevi kā ļoti stabilu partneri, stabili augošu partneri, kas ļoti strateģiski plāno, domā. Un Sanita ir viens no tiem cilvēkiem, kas sistemātiski arī veic šīs darbības un ir izveidojusi savu šo stratēģiju, kā piesaistīt jaunus klientus. Un šobrīd jau sasniedzot meistara status, Sanita ir sasniegusi arī šo te meistarību darbā ar savu komandu. Viņa ir izveidojusi ļoti spēcīgu komandas kodolu. Viņa ir līderis, kas māca komandu saliedēt, kas ļoti labi sajūt savu komandu. Un man ļoti patīk, kā Sanita strādā, jo viņa ir patiesībā katra līdera sapnis, jo viņa pati uzņemās atbildību. Viņa pati veido savus pasākumus. Viņa pati strādā ar saviem klientiem un māca to darīt arī saviem partneriem. Tā kā ļoti es tiešām priecājos par Sanitu, jo zinu, ka meistara status tas bija viņas viens no sapņiem, un ļoti ilgi viņa neticēja tam, ka viņa to spēs sasniegt. Bet es jau pašā sākumā redzēju, ka Sanitai ir šī te mērķtiecība, šī te iekšējā virzība, iekšējais ļoti spēcīgais kodols, kas viņu aizvedīs līdz šim te mērķim, pat ja viņa pati sev varbūt neticēja tik ļoti pašā sākumā. Nu, lūk, tā kā Sanita, es tev novēlu tiešām, lai tavs bizness izplešas visā pasaulē, lai tev nāk jauni klienti, lai nāk jauni partneri un lai viss šis te paplašinājums, ko tu esi ieguvis sasniedzot meistara pakāpienu, kas būtībā manā skatījumā Koraļa klubā, protams, ir tāds pirmais, līmenis, kad tu esi jau, tiešām izaudzis biznesā un sasniedz šo te biznesa, pilngadību, un tālāk tad sākās visi tie labumi un viss tas skaistais un brīnišķīgais, ko es tev arī novēlu, gan meistaru brīvdienas, gan bonusus, gan visu pārējo, ko tu vēlies. Un tiešām Sanita ir palīdzējusi jau ļoti daudz cilvēkiem, un ar savu profesionalitāti viņa ir radījusi sev ļoti brīnišķīgu tēlu. Es teiktu, ka viņa ir radījusi jau savu tādu tā kā zīmolu sociālajos tīklos, kur viņai cilvēki tiešām seko un uzticās. Paldies visiem un novēlu visiem skaistu dienu no brīnišķīgās saulainās Spānijas. Tā pārsteigums priekš Sanitas. Tiešām pievienojos Evitas visam teiktajam, tāpēc došu vārdu tev, nelūkšu. Es drīkstu, pirms Sanita runā. Lūdzu. Es gribu šajā īpašajā mirklī apsveikt Sanitiņu ar šo meistara statusu. Tas ir kaut kas vienkārši. Mēs abas divas uz to gājām vienā laikā. Sanita ir mana māsa, Koraļa māsa, un es esmu riktīgi priecīga un lepna. Jo mēs ikdienā redzam ļoti daudz cilvēkus, kas atnāk un aiziet. Pamēģina mēnesi, 2, varbūt pusgadu. Tas nav mans un aiziet projām. Mums ar Sanitu gāja visādi. Gāja pa kalniem, pa lejām. Sanitai vispār mentors ceļā pazuda, kā jūs jau dzirdējāt. Un tas vispār izsit pamatus zem kājām, manuprāt, daudziem. Bet mēs mērķtiecīgi cēlāmies, kritām kopā, citreiz mēs sazvanījāmies, pačīkstējām kopā, lai gan mēs neesam viena komanda patiesībā, tur ir atsevišķi zari. Bet Sanita ir tas cilvēks, uz kuru arī es vienmēr esmu varējusi paļauties par spīti, kad nav Sanitas interesēs palīdzēt man. Bet te jau ir tas stāsts par to, ka patiesībā Koraļa klubs ir ģimene, ja tu atrodi tos savus cilvēkus, bet ja tie ir paralēlie zari, tu vari sarunāt, sadarboties, sadraudzēties, un tas ir jādara. Pie mums ir jādraudzējās un jāatbalsta vienam otru, jo tādā veidā mēs atbalstot viens otru, mēs gan paši augam, gan atbalstam arī tos citus cilvēkus, un arī viņi aug. Un Sanitiņa, es tev kā savai Koraļu māsiņai dāvāju šos virtuālos ziedus tev meistara statusā, un saku lielu paldies, ka tu esi, un es tiešām no sirds par tevi ļoti priecājos, ļoti. Tu to sen jau biji pelnījusi. Bučas. Jā, paldies, Elīna.
Paldies! Jā, mēs esam Bariņš, Dace, Elīna, Ilzīte, vēl bija Līga, Raimera un es, un mēs tā kā visi tādā čupiņā sākumā, kā Evits, tie mazie kaķēni, braucām kopā visur uz pasākumu un tiešām kopā augām, un es arī atceros to mirkli, kad Elīna zvanīja, un mēs tur čīkstējām vienotrai, cik mums ir grūti, ka mums klienti nenāk un partneri nenāk, un tā. Tagad liekas tā smieklīgi atskatoties atpakaļ, bet bija tā. Un paldies arī tev, Elīna, kad tu vienmēr biji blakus un vienmēr ļoti tāda pieņemoša un saprotoša. Un arī liels paldies Evitei. Viņa šodien nepieslēdzās, bet pateicoties viņai, es arī droši vien, ka varēju noturēties te, jo tad, kad aizgāja mana mentore, man tiešām bija sajūta, ka man tāds pamats ir zem kājām izsists, jo mēs bijām kontaktā katru dienu, un tad tu pēkšņi paliec tā, ko tagad darīt, vairs nav kam piezvanīt, nav ar ko aprunāties. Un tad sāku strādāt ar Evitu, tā kā paldies viņai, ka viņa pieņēma mani, un viņa īstenībā man ļoti daudz ko ir iemācījusi. No viņas nāk vienmēr tāds vieglums. Viņa, jā, mums ir tas gaiss, mums ir komandas gaiss, ja mēs tur esam daudz kas zemē, tad viņa mums ir gaiss. Un no tā var ļoti daudz ko mācīties, jā, un strādāt ar sirdi un mīlēt savus klientus un mīlēt savus partnerus, jo es agrāk kaut kā tīkla mārketingu vispār redzēju savādāk. Un tieši Korāla klubā es ieraudzīju tīkla mārketingu tā kā kaut ko ļoti dvēselisku, ļoti sirsnīgu, kaut ko pilnīgi savādāku. Pat vēl tuvāk nekā ģimene, es teiktu, jo ar ģimeni arī iet visādi, bet ar šo ģimeni tu esi atlasījis tos savus ideālos cilvēkus, ar kuriem tu arī kopā audz. Un, protams, milzīgs paldies arī kompānijai, jo kompānija tiešām organizē ļoti vērienīgus, skaistus pasākumus, uz kuriem mums vest savus cilvēkus. Un viens no pasākumiem tiešām ir Spānijas Gold for Gold, kur es aizbraucu. Es biju noslēgusi smaragdu, bet tajā mēnesī es aizbraucu uz Gold for Gold kā zelta direktors. Un tas bija novembrī. Un tagad, sanāk, augustā noslēdzu meistaru. Tā kā īstenībā tik ātri izaugsme no tā mirkļa un noteikti pasākumi ir tas, kas palīdzēja man izaugt arī. Un burtiski, pēdējā pusgada laikā es saprotu, cik šie pasākumi ir svarīgi. Un tagad es tāpat kā Evita man agrāk stāstītāji saviem partneriem stāstu, ir svarīgi apmeklēt pasākumus un vest sev līdzi cilvēkus, jo tieši tur arī mēs izaugam. Un arī, ja nav iespēja braukt uz Eiropas pasākumiem, tad mums tūlīt pat būs novembrī būs Baltijas vilnis. Un tas, man liekas, vispār ir cena vienkārši fantastiska. Uz 2 dienām aizbraukt uz Jūrmalu kopā ar superīgiem cilvēkiem, tā kā noteikti tiksimies tur. Un jā, es gribēju arī padalīties šodien par to, kādēļ es esmu šeit. Es nezinu, varbūt ne visi zina, es esmu dalījusies par šo, bet varbūt ne visi zina. Mana motivācija bija tā, lai es nekad neatgrieztos algotā darbā. Tā bija mana motivācija. Es zināju, lai vai ko, tikai nealgotu darbu, jo tas vienmēr prasīja no manis noteiktos laikos celties, vakarā tu atnāc, tev ir maz laika sev, un es sapratu, ka es nebūšu tas cilvēks, kas ies strādāt algotu darbu. Un tas mani ļoti motivē nepadoties darīt un būt kopā ar ģimeni. Vienmēr klātesošai, es esmu tā kā bez auklēm, bez omēm, bez nekā, vienmēr ar bērniem. Viens bērns man ir tālmācībās vēl pie tam un vēl to visu apvienot, un tas izdodas pateicoties tieši šāda veida biznesam. Tā kā paldies visiem par sveicieniem, pilnīgi asariņa novira. Super, paldies. Klausieties, es ar jums klausoties, es jau sāku domāt, man sāk nepatika algots darbs. Es ceru, ka man to neklausīsies pēc tam ierakstā vadība, bet Tu nedrīksti pamest savu darbu. Mēs ar Sanitu sākām augt strauji tad, kad mēs sākām ar tevi strādāt. Ja tu aizies no darba, kurš mūsu līderu cels augšā? Jūs audzēsiet mani. Man arī vajadzēs tās prasmes iegūt. Visu pārējo es saku, galvenais, ka ierakstu nenoskatās, jo es arī gribu ar bērniem pavadīt laiku. Es negribu celties noteiktā laikā. Nē, viss man tas jāsāk veikt ārprāts. Tas ir tāds
tāds, tiešām te ir tik daudz šodien stāstu bijuši un iedvesmas stāstu. Es domāju, ka katrs paņēma priekš sevis kādu daļiņu, ja, vai saklausīja to, ko viņam vajadzēja saklausīt. Tāpēc noteikti nākat uz pasākumiem. Mums ar Sanita nebija sarunāts, bet Sanita noreklamēja kā office darbinieks pasākumus, ka tas ir. Bet tas ir tiešām tas atslēgas, tas ir tas sākuma punkts, kad jūs braucat ar komandu, tur jūs gūstat tos atziņas, motivācijas, iepazīšanās. Tāpēc noteikti, jā, novembrī mums ir. Ja pagaidām nav iespēju būt kaut kur tādā pašā Grieķijā, Turcijā, tad noteikti izmantojiet iespēju Jūrmalā būt. Tur arī būs arī viesi, kas dalīsies ar savu pieredzi, tāpēc izmantojiet iespēju būt šajos pasākumos. Kā var redzēt, pa piemēru Sanita un Elīna, cik ātri un strauji bija tā izaugsme. Tāpēc, mīļie, paldies, bet par to algoto darbu sāku aizdomāties. Tā ir zīme, jo man šis biznes ar saistā jau ilgi pirms Korala, tāpēc MLM tas nav tāpat. Tāpēc paldies, mīļie, ka esat šodien kopā, un tad tiekamies nākamajās jau reizēs. Lai visiem foršs vakars! Atā!